ir jāsagatavo sevi futbola apmeklējumam. Varbūt arī salīdzinot ar dienas pirmo pusi jāpaņem kas siltāks mājās, ja ir iepriekšējā mačā un 3 diezgan svarīgi spēlētāji. Daugavpils futbola audzēkņi Kristiāns Kaušuls, Edgars Ivanovs un Valērijas Līdzenovs, kas sanāktu izmantot savas iespējas. Roberts Ozols vārtos šobrīd. Tins Karvojs iedzīvojas savainojumā, viņa vietā Jegors Novikovs. Zilajās formās Daugavpils, zaļi melnajās formās Auda. Kopā ar jums futbolu TV4 tiešraidē skatīšos es komentētais Arkarijs Birjoks. Un bauda virslīgas 5. kārtas visgrūtākajos mačos pret RFS un Rīgā attiecīgi. Arī Daugavpils jau pret RFS un pret Rīgā ir uzspēlējuši. Arī var teikt, ka priekšā aprīlī komandām ir mači, kur var ņemt punktus, bet tagad ar Talstienu mēģināja pārsteigt visus Klementa, vai arī tieši pretēji nepārsteigt. Vajadzēja padzerties, kamēr tagad ir izspēlē, vai sitiens, jūs uzsiet apakšajā stūrī, mēģināja bumbu raidīt, bet ne tik spēcīgi sanāca. Bet pagaidām varam teikt, ka mierīgāk ir bijis līdz šim. Bez tādām diskutāmām epizodēm arī, kur var jāiesaistās tagad vārtu priekšā Gonī centās šo bumbu noķert un pārvirzīt pāri. Un tā ir iespēja puslaika beigās izcelties BFC Daugavpils futbolistiem. Iespēle ir vārtu priekšā sitiens un vārti 1-0! Viljams! Lūk, šis standārts, un Nikita Barkovskis, viņš iespēlēja viņu, tagad sveic partneri. Komandai izdodas izvirzīties svarībā pirmā puslaika izskaņā pret Audu. Daugavpils turpina šajā sezonā pārsteigt, lai gan kāds teiks, kāds pārsteigums, atceramies, kas notika pagājušajā pavasarī, kad BFC Daugavpils jau blakus ir Genā cīņā pret Mihaļsovu, sit uz priekšu Kudeļkins, ar to arī pirmais puslaiks ir galā. BFC Daugavpils ir varībā mājās mačā pret Audu, un šobrīd arī dzīvajā turnīra tabulā virslīgā ir 2. pozīcijā, bet priekšā vēl garas situācijās, kur varēja šo bumbu saglabāt komandai, vilkt uz priekšu, un arī nomainīts Kone. Murakami, turpat paliek Dialo, aiziet garām diviem, iespēlēs sodlaukumā, viņš uz tālo stabu, un tur ir spēlētājs tagad jau Diedju sitiens un atcetos uz Diedju! 2-0! Bartēlēmī Diedju! Ko dara Bartēlēmī Diedju sezonas ievadā? 3 vārti, 7. rezultatīvitātes punkts un 2-0 Auda. Otrā puslaika ievadā redzam 1 sitiens, 2 sitiens un Lido Roberts Ozols izmisīgā lēcienā, lai nepieļautu vārtu zaudējumu, bet šeit arī ar Riharda Matrevica augumu nepietika, lai šai bumbai aizsniegtos klāt. Bartēlēmī Diedju, bet jāsaka, ļoti pārkāpumus šeit nebija. Genā gar vārtiem piespēlē, tas jau bija interesanti, tas jau bija ātrā pārē. Ar gūtiem vārtiem izcelties. Tiešais brīvstiens. Birka ar kreiso sītu un atvēra bēks. Birka ar kreiso kāju piespēles sodlaukumā. Sitiens skaists un arī vārtu gums. 2-1. Denis Meļņiks uzreiz skrien uz laukuma vidu, bet Denis Meļņiks kārtējo reizi gūst vārtus Audas rindās un arī kārtējo reizi gūst vārtus pret BFC Daugavpils. Futbols, kurš dabūjas impulsu pēc izlašu pārtraukuma. Ar galvu apsteidz cīņā viņš Barkovski un raida bumbu vārtu stūrī 2-1. Meļņiks pagājušajā sezonā guva 2. Šie ir 2. vārti, izcēlās viņš iepriekšējā kārtā pret Jelgavu. Kopā pagājušajā sezonā Meļņikam 5 vārtu gūmi. Audas rindās, tagad 2, bet tagad ir Roberts Ozols. Tagad ir Roberts Ozols, uzreiz daugavpiliešu atbildē. Roberts Ozols ir pārāks. Pirmais patiešām atvērījums viņam šajā mačā. Genā, jāturs futbols aiziet mača turpinājumā. Vēl ne pašā galotnē, bet tomēr jau 72. minūte. Genā uz kreiso mālo, centrējums sodlaukumā, šur Monteiro, no vārtu priekšās un tverbumbu bēks.
Te bija jāpārredz pāri Murakami, Montero. Futbols, kurš nāca uz maiņu. Tagad pret Diavarā, Dialo, Lizanovs, Ozols, Roberts Ozols! Valerijs Lizanovs un paspēj mača galotnē, kas iedos zaudēt cerības. Stūra sitiens un garām vārtiem. Uzkrīt bumbu uz kājas Viljamsam. Blakus ar Diadilu var arī pieturēt. Tas ir Barkovskis. Barkovskis arī ar savu labākajiem spēlētājiem šajā mačā. Barkovskis gar vārtiem spēcīgi. Šeit sitiens un Ozols atvair atkal. Roberts Ozols daudz paglābs otrajā puslaikā. Tagad Mihaļs Savs. Vienkārši pārāka par saviem sancenšiem un absolūti pelnīti. Pirmo reizi vēsturē virslīgā pieveic futbola klubu Auda. 2-1, vēl 3 punkti BFC Daugavpils vienībai.